Šovakar piedalīsies rallija leģendu mačā un cīnīsies ar leģendāriem Latvijas rallija braucējiem. Kāda ir sajūta? Sajūta, protams, ka varētu teikt burvīgi piedalīties ar vecākas paudzes gadu cilvēkiem, kas agrāk ir sasnieguši milzīgus panākumus Latvijas autosportā. Bet mēģināsim, kā jau vienmēr saka, veci ar prātu, jaunie ar dūlumu, tā kā mēģināsim sasniegties un Dievu cerēsim, ka viss labi sanāks. Aizmugurs piedziņas BMW, vai ir pieredze ar šādu automašīnu? Nē, tikai ar Žigulīti esmu braucis ziemā, vasarā, bet labs autosportists skaitās tas, kas ļoti ātri var adaptēties. Tā kā tas būs izaicinājums jauns man. Es centīšos darīt visu, lai pēc iespējas ātrāk iestos viņā kā savā auto un braukt pēc iespējas ātrāk un par prieku skatītājiem. Ar ko atšķiras rallija mašīna no rallycross automašīnas? Droši vien, ka ar dinamiku rallija automašīnai maksimālais ātrums ir stipri lielāks, bet rallycross mašīnai tās distances ir īsākas, taisnes ir īsākas un viņi to maksimālo ātrumu sasniedz stipri ātrāk. Tā kā man superkārt Ford Fiesta 2,5 sekundēs līdz 100 vai 2 citreiz, tad tā visa dinamika un tas pātrinājums droši vien ir lielāka atšķirība. Nav sajūta piesēžoties pie rallija automašīnas stūres, ka viņa neiet un kaut kas ir salūzis? Nē, galīgi tā nav un pie katra pierot un tāpatās paskaties spidometrā, varbūt liekas stipri lēnāk, tu paskaties spidometrā un tev ātrums ir tikpat liels kā braucot rallycrossā. Tā kā tas ir tā iekšēji kaut kā jau pārvarēts un tev uzreiz momentā jāizjūt tā mašīna un kā viņi iet, tā iet Žigulīts arī neiet ātrāk, varbūt par 100 uz taisnes, bet tas ir tas, kas tev raisa emocijas. Vai rallycross sacensībās jums ir bieži kontakta cīņas, stumdīšanās, grūstīšanās? Jā, tas ir tas, kas ir atļauts un tas ir tas, kā tu vari apdzīt kādu citu braucēju un tas piedod papildus asumu, katrā ziņā rallijā tāda nav. Man varbūt pagaidām patīk tas, ka var kādam uzsist pa sānam vai pa pakaļ, bet jāmāk arī braukt vienam ātri.